Labdien! Šodien es pastāstīšu, ko mums gatavo zvaigznes janvārī. Lūdzu ņemt vērā, ka tas ir kopējas tendences. Cik liela mērā tas attiecas uz jums, jāskatās jūsu individuālajā kartē. Saule līdz 21. datumam atradīsies Mežāzī, tāpēc pirmām kārtām tā izgaismos ceļu tieši šai zīmei. Vispār runājot par janvāri, gribas īpaši atzīmēt tieši 21. datumu, jo tieši šajā dienā savu vietu mainīs arī tāda planēta kā Plutons. Tas notiek ļoti reti, tāpēc izraisa lielu interesi, un tas ietekmē ne tikai katru cilvēku atsevišķi, bet arī globālus procesus. Par Plutonu daudz diskutē, daži to atzīst par planētu, daži nē, bet tas ir reāls fiziskais ķermenis, kas tika pētīts gadsimtiem, tāpēc nebūs prātīgi noliegt to ietekmi. Viena zīme Plutons var atrasties ap 20 gadiem, un tas ir pietiekami ilgs laiks, lai ievestu jaunu kārtību, gan politika, gan ekonomika. Kādas tieši būs attīstības tendences, var secināt, atskatoties nedaudz atpakaļ, no 2023. gada marta beigām līdz 2023. gada jūlijam. Jūs varat atcerēties to laiku, savas sajūtas, jo Plutons ir saistīts arī ar mūsu iekšējo enerģiju. Tēmas, kuras tika paceltas šajā periodā, un tad plus mīnus secināt, kas būs gaidāms nākotnē. Bet precīzāk to visu var noskaidrot individuālā konsultācijā. Tātad 21. janvārī Plutons ieies ūdensvīrā un uzturēsies tajā līdz 2. septembrim, jo šī planēta taisa tā saucamās retrogrādas cilpas, un vēl uz īsu laiku tā vēl ieies atvadīties Mežāzī. Bet jau 20. novembrī tā sāks iekārtoties ūdensvīrā uz ilgu laiku. Komunikācija janvārī būs dažāda līdz 14. janvārim. Kamēr Merkurs būs strelnieka, komunikācija būs aktīva. Mēģinās aptvert visu, tieksme pēc lielas informācijas plūsmas. Bet pēc tam, kad Merkurs pāries Mežāzi 14. janvārī, domāšana un runāšana paliks koncentrētākā, mērķtiecīgākā, lietišķa. Mazāk vārdu, vairāk darbā. Vispār mēneša pirmos datumos jāizvairas no aktīvām darbībām un jākontrolē emocijas, jo katrs sīkums varas izsist no līdzsvara. Attiecību tēma arī būs mainīga. Līdz 24. janvārim Venēra, planēta, kas ir atbildīga par mīlestību, skaistumu, harmoniju un partnerattiecībām, būs strelnieka, kur viņa novērtē ne tikai ārējo izskatu, bet arī prātu un plašu redzesloku. Ienākot Mežāzi, Venēra būs vairāk atturīgā, būs grūtāk izpaust savas jūtas. Tā ir asketiska, ar tieksmi uz vientulību. Toties Mārs praktiski visu mēnesi atradīsies Mežāzi, un šeit viņš ir īpaša stāvoklī. Līdz ar to var aktīvi, pārdomāti darboties. Viņš dod koncentrētu gribas spēku, mērķtiecīgu virzību, lielu izturību. Liekas, ka var sasniegt neiespējamo. Un tagad mēs pāriesim pie zodiāka zīmēm. Kopējas tendences tipiskiem zodiāka zīmju pārstāvjiem. Auni. Tātad auniem jāaizstāv savs viedoklis un intereses. Jāturpina kārtot un veidot harmoniskas attiecības. Mēneša sākumā var saskarties ar konkurenci. Mēneša vidus būs nopietnas un sarežģīts. Jābūt izlemīgām. Mēneša beigas var pacelties vecas tēmas. Vajadzēs vairāk saudzēt sevi un izvairīties no enerģijas pārtēriņa. Vēršiem mēnesis būs piepildīts ar provokatīvām un divdomīgām situācijām, tāpēc esiet uzmanīgi un prātīgi. Te turpina savu ceļu tāda planēta kā Urāns, kas visu var apgriezt kājām gaisā, spiest iziet no komforta zonas. Bet šeit Urāns atrodas jau vairākus gadus, līdz ar to vērši es domāju, ka paguva pierast pie tā. Tepat ir vēl Jupiters un baltais mēnesis, kas var atvērt jaunas iespējas attīstībai. Bet kura tieši joma jāskatās jūsu individuālus rādītājus.
Dvīņa mēneša sākuma varētu just enerģijas trūkumu, tāpēc būtu labi atpūsties. Mēneša vidus var veltīt attiecību stiprināšanai vai sakārtošanai. Labs laiks romantiskiem pasākumiem. Mēneša beigās būtu labāk pievērsties profesionālai realizācijai. Vēžiem mēnesis vairāk sanāk diezgan saspringts. Var būt konflikti, domstarpības. Svarīgi saglabāt mieru un nepieņemt visu dziļi sirdī. Pastāv varbūtība dalībai liela pasākuma, esiet uzmanīgi. Enerģetiski šis pasākums varētu būt nogurdinošs. Lauvai mēnesis izskatīsies spilgts, ražīgs un dāsns. Nav jābaidās atklāti izpaust sevi. Var droši izmantot iespējas, ko piedāvās dzīvē. Uzsākt kaut kādu apmācības kursu, ceļot. Mēneša sākums jaunavām neizskatās ļoti jauks. Var saskarties ar provokācijām un nepatīkamām situācijām. Bet pēc tam viņš kompensēs. Liela un veiksmīga aktivitāte darbā, kā arī savu atbalstu un rūpes sniegs tuvi jums cilvēki, un mēneša beigās būs mierīgas. Svariem mēnesis izskatās diezgan smags un sarežģīts. Vajadzētu izvairīties no lieka darbā vai papildus slodzes, taupīt savu enerģiju un vairāk atpūsties. Skorpioniem gaidāms ražīgs mēnesis. Daudz enerģijas, daudz ideju, lieli plāni un jaunas iespējas. Nu ko, lai viss sanāk vislabvēlīgākā veidā. Strēlniekiem janvāra pirmajā pusē arī izskatās ļoti aktīvā, kamēr tur atradīsies Mars, Venēra un Merkurs. Var aktīvi kārtot visas lietas gan darbā, gan privātā dzīvē. Mēneša otrajā pusē izskatās mierīgāka. Pastāv varbūtība, ka varat saņemt darba piedāvājumus, kuriem no pirmā acu skatienā nebūs redzams īstais potenciāls. Tāpēc neizsteidzieties ar lēmumiem. Mežāžiem mēneša sākums atvers jaunas interesantas iespējas, bet jau uz mēneša vidū var pārpūlēties no šīm visām aktivitātēm un darbībām. Tur var justies nogurums. Kaut arī līdz mēneša beigām jūs sakārtosies un izlīdzvarosies. Jūs atkal būsiet gatavi iet cīņā un aktīvi izmantot Marsa stāvokli šajā zīmē. Ūdensvīri. Kā es jau minēju sākumā, ir jauna pārmaiņu posma priekšā, saistībā ar Plutona ienākšanu savā zīmē, kā arī ar 21. janvāri šeit ienāks Saule. Tas sniegs vairāk enerģijas, siltumā, radošas plūsmas. Noteikti var padarboties ar saviem mērķiem un nodomiem, arī uz tālāku nākotni. Un vēl būtu labi pievērst uzmanību partnerattiecību tēmai. Ziviem turpināsies kārtošanas procesi, ko ievesa Saturns ienākot šeit šī gada pavasarī. Tāpēc vēlreiz atgādinu par pacietību un apzinātu uztvēri. Jo Saturns ir lēna planēta. Tā pavada vairākus gadus viena zīme. Zivīm tas būs ilgstošs process. Kā arī tas skars cilvēkus, kuriem ir planēta zivis. Saturns saspiež, ierobežo, var arī kaut ko sagraut, bet lūdzu atcerieties, viņš nekad nesagraus to, kas jums ir patiesi nepieciešams. Viņš noņem tikai to, kas vairs jums nevar kalpot. Tāpēc esiet vērīgi un mēģiniet izprast notiekošo patieso būtību. Tas bija arī viss īsumā. Vēlu jums veiksmīgu tikt galā ar visiem dzīves uzdevumiem un paldies par jūsu uzmanību!